chasing is the sunset. Come on, mind on mute. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Šai pilsētā ir piedzimis Kristaps Porziņš, arhibiskaps Jānis Vanaks, Zigmārs Liepiņš un vēl šai pilsētā dzimst vējš. Es gribētu uzreiz sākt ar šo logotipu. Tur, kur tās visi tie punktiņi un tā garumzīme, tā forša, tā kā vējš aizpūš. Tas, kurš šito visu izdomāja, viņš ir ģeniāls cilvēks, to pilnīgi bez sarkazmu saku. Latvija var, nu kad grib, tad var. Kurzemes lielākā pilsēta un trešā lielākā pilsēta Latvijā. Un tā citu 19. gadā, 1919. gadā, kad bija vēl visi tie procesi, kad dibinājās Latvijas valsts, Liepāja uz kādu īsu brīdi viņi arī bija par Latvijas galvaspilsētu, jo šeit Kārlis Urmans ar savu tur valdības kabinetu bija šeit laicīgi tā kā uzturējies. Tas, par ko runā šis lieliskais vēstures pazinējs, ir Latvijas brīvības cīņu laiks, kad 1919. gada 17. janvārī Liepājā ieradās Latvijas pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. Un līdz 1919. gada jūlijam Liepāja bija Latvijas valdības uzturēšanās vieta. Tā paša 19. gada 16. aprīlī Liepājā notika aprīļa pučs, kura rezultātā pie varas nāca pučistu izveidotās Brimmera Borkovska kabinets, bet 10. maijā Andrieva Niedres Latvijas pagaidu valdība. Likumīgā pagaidu valdība līdz 27. jūnijam pārcēlās uz tvaikoni Saratovu, kas Angļu militārajā aizsardzībā stāvēja Liepājas ostā. Un varētu sākt vispār ar Liepājas pludmali. Ja jūs pieradāt būt Jūrmalā, un pirmais, kad jūs šeit iziesiet, jūs pamanīsiet to, ka ļoti baltas smiltis, daudz baltāks nekā Jūrmalā. Un pati Jūrmalas josla ir platāka nekā Jūrmalā. Liepājā viņi ir 80 metri. Paskatīsimies, kā tā izskatās un kā dzīvo, gribās pateikt, Kurzemes galvaspilsēta. Bet pilsēta, kur kādreiz sauca par Līvu, šodien viņi sauc par Liepāju. Atgriežoties pie Liepājas pludmales, īpaši pēc vētrām Liepājas pludmalē nereti var atrast dzintaru, bet ir viens bet. Krastā var arī izkalot tādu lietu kā balto fosforu, kas ir bīstams un pēc izskata atgādina to pašu dzintaru. Balto fosforu sauc arī par viltus dzintaru. Kāpēc baltais fosfors pēc izskatīt zeltens? Tas ir no ilgas atrašanās Baltijas jūras ūdenī, bet tā viņš ir balts. Tā bīstamība ir tajā, ka tad, kad to nedaudz paberzē vai arī tas siltumā sāk žūt, tas uzliesmo, jo fosforu uzliesmošanas temperatūra ir 36–42 grādi. Turklāt fosfors uzsils ļoti ātri un tas viss var notikt vien pāris minūšu laikā. Tāpēc cilvēki visbiežāk gūst tieši plaukstas apdegums. Visbiežāk balto fosforu atrod pludmales joslā starp Bērnātiem un Liepāju. Pēdējos gados no viltus dzintara gūto apdegumu skaits nav liels. Ja, šobrīd Liepājā notiek muzikālais festivāls Summer Sound. Galvenie mākslinieki Offenbach un Robins Šulcs. Man ir viedoklis, ka viņš ir labāks nekā pozitīvs. Jo pludmale, saule un tādas lietas. Pozitīvs jau arī, laikam, kādreiz notika Saulkrastos. Pludmale, man tā liekas, labākā vieta tādām lietām. Mēs sākam ar to, ka Liepāja ir pilsēta, kurā ir piedzimis vējš, bet tā ir arī pilsēta, kurā ir dzimis tāds jaunietis kā Piotrs. Piotr, pastāsti, kā dzīvo šī lieliskā pilsēta, kuras sauc Liepāja? Nu, tu jau paši pateici, dzīvo lieliskā pilsēta. Pilsēta ir tiešām lieliska, man ļoti patīk, ļoti es baudu katru dienu atradoties Liepājā. Protams, pastaigājoties arī pa šo brīnišķīgo skaisto smilšaino pludmali. Ja es tev pateikšu tā, man šeit patīk visi, ja? Bet es domāju, ka tu, kā liepājnieks, tev noteikti ir kaut kādas tās mazas lietas, ko varbūt tu gribētu šeit pilsētā uzlabot. Kādas tās būtu? Es domāju, ka tā, kā saka, mazākā un tā pašā lielākā un svarīgākā lieta, tas ir vispār iedzīvotāju saglabāšana. Jo vairāk, ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, kā piemēram mēs. Emigrācija. Jā, jo varbūt Liepājas iedzīvotāji, Liepāja ir diezgan ļoti viss forši un izdarīts priekš jauniem cilvēkiem. Ir vienmēr parādās kaut kāds basketbola laukums, jauns futbola laukums un tā tālāk. Nu, šodien, piemēram, mēs redzam, te notiek Summer Sound festivāls. Protams, tagad būs šodien 2. un 3. augustā Summer Sound festivāls. Viens no lielākajiem festivāliem Baltijā, kuro mēs apmeklēsim, un tas arī pievērš jauniešu uzmanību, bet tāpat viņi aizbrauks prom, kad visticamāk, kad pabeigs
vidusskolu, aizbrauks prom, ja ne uz ārzemēm, tad Kāpēc vismaz tu uz nebrauc Rīgu. prom? Es braukšu prom arī. Es mācīšos augstskolā, es mācīšos Rīgā. Nu tu uz Rīgu brauc, bet tu jau nemaini valsti. Jā, es nemainu valsti, jo Latvija tomēr ir, kā saka, pirmajā vietā manā sirdī. Un negribās nekur dzīvot citur, tas tiešām ir. Bet es saku tieši par Liepāju. Liepāja ir ideāla pilsēta, varētu būt arī kurorta pilsēta. Vai šeit ir viegli atrast darbu, piemēram, jaunietiem? Es strādāju katru vasaru, man nav problēmas atrast darbu, bet kaut kā tāpat es nezinu, kāpēc tiešām, nezinu, kā atrisināt šo problēmu. Es teikšu godīgi, bet jaunieši brauc prom. Un visticamāk, ja viņi studēs Rīgā, tad viņi nekad neatgriezīsies Liepājā, ja vien apmeklēt savus radiniekus un tā tālāk. Kādu dienā varbūt arī pat uz Samersaunu to pašu aizbraukt. Bet kopumā viņi nedzīvos Liepājā un tā Liepāja neattīstīsies. Un vispār, ja es gribu pievērst tādu faktu, pieminēt, ka Liepāja reāli strauji mainās, strauji kritās tā iedzīvotāju skaits, jo Liepājā pašlaik ir 66 000 cilvēku. Pirms 30 gadiem Liepājā bija 120 000 cilvēki apmēram. Pirms vēl 100 gadiem Liepājā bija tieši Liepājā 94 000, ja es nemaldos, bet ja pieskaitīt vēl karostu... Jo viņi tad nebija Liepājas sastāvā. Jā, viņi tad nebija vēl Liepājas sastāvā, bet ja pieskaitīt karostu, tad tas ir vispār apmēram 200 000. Un tagad, kas tas ir? 66 000. Saprotiet, jā, kā mainās tie tempi. Apmēram 15–20% 10 gadu laikā Liepāja iedzīvotāju skaitu pazaudē. Tu tikko pabeidzi vidusskolu, vai tu zini, cik tev bija klasē, cik jūs bijāt, kas pabeidz? Mana konkrēta klasē bija 21 cilvēks. Cik no tiem 21 cilvēku šodienu, cik cilvēki, kurus tu zini precīzi, jau vairs neatrodas Latvijā? Vai neatradīsies tur no septembra, vai es nezinu? Tu zini, es domāju, kaut kādi 5–6, tas ir, ja tā paskaitīts, tas ir minimums un tas ir 25%, ja mēs tā skaitām. Tas ir manā klasē. Vēl man ir daudz pazīstamie, kuri arī pamatīs un mācīsies un visticamāk tad arī paliks dzīvot Nīderlandē, Dānijā un tā tālāk. Parunājam pavisam nedaudz par pašu Liepājas pilsētu, kas ir izaugusi no Līvas zvejnieku ciema. Senas apmetes pie Liepājas ezera notekas uz jūru. 1263. gadā te uzcēla Vācu ordeņa bruņinieku ciektoksni. Jau attīstības sākumā bija doma Liepāju attīstīt kā ostas pilsētu, tomēr pirmā ostas izbūve notika tikai 17. un 18. gadsimta mijā. Daži fakti par Liepāju. Liepāja ir otrā pilsēta Latvijā pēc Rīgas ar tik lielu jūgenstila ēku mantojumu, kuras pilsētā ir ap 70, bet par to vēlāk. Liepāja bija pirmā pilsēta visā Baltijā, kurā 1899. gadā sāka kursēt tajā laikā modernākais pārvietošanās līdzeklis – elektriskais tramvajs. Par to arī bišķīt vēlāk. Liepājā ir lielākā vēsturiskā militārā teritorija, kuru sauc par karostu. Tā aizņem aptuveni trešdaļu Liepājas pilsētas teritoriju. Liepājas simfoniskais orķestris ir senākais orķestris Baltijas valstīs. Liepājā atrodas Baltijā vienīgā ūdenslīdēju skola. Un pēdējais, bet nevienīgais, Liepājā ir Baltijā augstākā kupolceltne, kas ir Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo jūras katedrāle. Par to arī vēlāk. Otra labākā lieta pēc pludmales noteikti ir Piejūras parks, kas ir vairāk kilometru garumā gar kāpām. Kas te tik nav? Bezgalīgas kafejnīcas, sporta kompleksi, futbola laukums, tenisa korts, te ir viss. Jūrmalnieki, jūs saprotat, ja? Liepājas pludmale ir labāk nekā Jūrmals. Viennozīmīgi. Liepājas Piejūras parks ir 3 km garš, un tas šobrīd ir viens no lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā. Parku sāka veidot 19. gadsimta beigās, lai labiekārtotu topošā kurorta teritoriju, kā arī tīri praktisku iemeslu dēļ, lai ierobežotu smilšu ieplūšanu pilsētā. Parkā ir apskatāms aptuveni 170 vietējās un ārzemju kokaugu sugas un arī mazās arhitektūras formas un strūklakas. Tādējādi panākot dabas teritorijas saplūšanu ar apbūvi. Un atkal atgriežoties pie tēmas par to, kurš ir piedzimis Liepājā. No Liepājas ir nākusi tāda grupa kā Līvi. Un šeit viņiem ir vesels tās interesants
es nezinu, piemineklis, ne, instalācija. Tas ir tāds līvu koks. Un kas ir tajā kokā interesanti, ka zem noteikta leņķa, skatoties zem noteikta leņķa, jūs ieraudzīsiet mūzikas instrumentus. Uz kameras tas noteikti būs grūti redzams, bet reku, piemēram, es redzu ģitāras stīgas. Un rekur es citu arī dziesmu, dažādu līvu dziesmu nosaukumu. Rekur bailes par ziņģi, sēj, piedod man, zābaku dziesma. Tāds viņš ir, tas līvu koks. Visi, kas bija Losandželosā, zina, ka Losandželosā ir tāda, tīpaši tur, tas Holivuda vai kā viņi tur, ir tā zvaigžņu slavu aleja. Liepājā ir sava slavenība aleja, kurā dažādi mākslinieki zināmi ir atslējuši savu roku nospiedumus. Tomas Kleins, Dainis Virga, kaut kur jābūt arī Raimondam Paulam. Igo, Aivars Brīze, Vilnis Krieviņš, Jānis Grodums, Aivars Hermanis, Edvīns. Bet kur ir Raimonds Pauls? Tā, Jačeslavs, Sīpoli, Zvaigznīte, Mārtiņš Freimans, lai viņam viegli smiltis, Marija Naumova, Ivo Fomins, Olga. Tā, Arnis Mednis, Aigars Grāveris, Ainārs Mielovs, Imants, Margarita, Zislavs Romanovskis. Un blakus viņam ir Raimonds Pauls. No vienas puses ir Alnis Zaķis, un no otras puses ir Zislavs Romanovskis. Un starp viņiem ir Raimonda Paula roku nospiedumi. Es ļoti atvainojos maestro Raimonda Paula roku nospiedumi. Un starp citu, ja mēs runājam par tenisu, par lielo tenisu, tad Liepājā ir arī piedzimusi Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova. Kad es jautāju Piotram, ko es varētu paskatīties, viņš man pateica, ka tev jāapskatās bērnu laukums. Saku, es tos bērnu laukums esmu pietiekami daudz Rīgā redzējis. Viņš man pateica, tev ir jāapskatās šis bērnu laukums, jo Rīgā jums tādu bērnu laukumu nav. Un re, kur ir tas bērnu laukums? Nu, jāsaka, godīgi iespaidīgi. Rīgā es tiešām šādus bērnu laukumus neredzēju. Nu, kaut kas līdzīgs varbūt ir tas Barona sporta kvartāls, kas ir pašā centrā. Bet te ir tāds interesantāks lietas, re, kur te laikam var lēkāt, batuti, visādi kalniņi, kur var rāpot. Protams, ka kur nu vēl modernā bērnu laukumā bez skateparka. Viņš nav īstenībā, viņš nav liels, bet viņš tāds ļoti tāds saspiezs, vispār iespaidīgi. Kur palika mana bērnība? Kāpēc manā bērnībā nebija tādas lietas? Galda tenis. Nu, protams, viņš varētu konkurēt ar Barona sporta laukumu tieši no kāda bērna atraktivitāšu viedokļa, bet tieši bērniem līdz, nezinu, tur 10 gadu vecumu, jā, šeit ir interesanti. Šis ir basketbola laukums, ko ir uzdāvinājis Liepājai viens no, viņi ir vairāk. Bet šo laukumu Liepājai ir uzdāvinājis Kristaps Porziņš. Rekur arī ir kaut kāds bildes no šī laukuma atklāšanas pasākuma. Šī ir Liepājas koncertzāle, kuru mēs zinām ar nosaukumu Lielais Dzintars. Liepāja jau ļoti sen sapņoja par savu koncertzāli. Tik sen, ka vēl 1800, nevis 1900, bet 1896. gadā
tā laika Liepājas dūma pieņēmam lēmumu, ka Liepājā būs sava koncerta zāle. Bet, diemžēl, šis sapnis īstenojās vairāk kā 100 gadus vēlāk, 2015. gadā. Šai ēkā, kas interesanti, kaut arī viņa visa stikla, nav neviena vienāda loga. Pie tam viņa ir būvēta pēc tā olu čaulas principa, respektīvi, olu čaumala kā tāda, viņa ir trausla, bet ola visa kopā, viņa ir diezgan noturīga, un tāpatās arī būvēta šī ēka. Protams, ka koncerta zāles koncepta pamatā ir gan Latvijas un Baltijas jūras krastā esošais Liepājas simbols dzintars, no kurienes arī nosaukums Lielais dzintars. Koncerta zāles ēka ir 8 stāvus augsta un tā ietver 3 koncerta zāles. Lielā zāle ar 1010 skatītāju vietām, kameras zāle 200 vietas un eksperimentālā skatuves zāle 150 vietas. Ēkas arhitekts ir austrietis Folkers Gīnke. Koncerta zāles būvniecība aizņēma aptuveni 12 gadus skaitot no meta konkursa, kas tika izsludināts 2003. gadā. Tie, kas ir rīdzinieki vai tie, kas brauc turismā uz Rīgu, pilnīgi noteikti saskaras tādu vārdu savienojumu kā jūgenstils, jūgenstila ēkas, jūgenstila arhitektūra, Alberta iela, Ausekļa iela, Elizabetes iela, bet jūgenstils ļoti lielā daudzumā ir arī Liepājā. Un tāpatās kā Rīgā, Liepājā jūgenstila ēkas kā sēnes pēc lietas lielā daudzumā tika būvētas 20. gadsimta sākumā. Īpaši daudz šo ēku Liepājā ir Graudu ielā, kurā es šobrīd tagad atrodos. Iesim paskatīties, kas te vēl ir. Jūgenstils, kas tiešā tulkojumā no vācu valodas nozīmē jaunais stils vai jauniešu stils, radās 19. gadsimta beigās Eiropā, bet par visaptverošu parādību kultūrā kopumā tas kļuva laikā no 20. gadsimta sākuma līdz Pirmajam pasaules karam. Mākslas vēsturē to dažkārt mēdz apzīmēt par neoromantismu. Jūgenstils attīstījās dažādās Eiropas valstīs, tajās iegūstot dažādus nosaukumus. Vācijā Jūgenstil, Francijā Art Nouveau, Spānijā Modernismo, Austrijā Secession Stil vai kaut kā tā, un Itālijā Stile Floreale. Starp citu, Spānijā par Jūgenstilu centru kļuva Barcelona, kur darbojās tāds arhitekts kā Antonio Gaudí. Zināmākā viņa celtne ir baznīca Sagrada Familia, kas tulkojumā nozīmē Svētās ģimenes baznīca. Viss jau tā kā skaisti, bet man vienīgi jautājums par tām izkārtnēm. It kā arhitektūras piemineklis, bet tās izkārtnes kaut kā, manuprāt, ir kaut kā nevietā. Ko jūs par to domājat? Destination unknown. Es atrodos nekur citur kā Liepājas karostas cietumā. Kamera numur 29. Šim cietumam ir vairāk kā 100 gadu vēsture, bet tas nebija gluži kā cietums, tā bija kā soda izciešanas vieta, kā tāda virssardze. Visa veida nepieklausīgā militāra personā, kas dzīvoja šeit, Liepājas karostā. Šim cietumam ir vairāk kā 100 gadu vēsture, un šī cietuma nekad neviens nav izbeidzis. Un cietuma funkcijas šī vieta pildīja vēl līdz pat 97. gadam. Šodien tas ir ne tikai kā muzejs, bet arī kā viesnīca, kurā es šonakt paliku. Mana kamera bija numur 24. Te ir iespējams iegūt tādas ekskursijas, apskatīties visādus tā laika rekvizītus. Un, ziniet, tā atmosfēra, kas šeit ir diezgan autentiska. Visiem iesaku apmeklēt šo vietu. Liepājas karostas garnizona cietums. Sākotnēji ēka bijusi paredzēta karostas hospitāļa vajadzībām, tomēr kā hospitālis nekad netika izmantota. Kopš uzcelšanas ēka kalpojusi par flotes, matrožu un apakšvirsnieku īslaicīga disciplināra soda vietu. Ja 1905. gadā cietumā sodu izcieta
1905. gada Krievijas revolūcijas notikumos iesaistījušies garnizona jūrnieki. Vieta pretī cietumam kļuvusi par brāļu kapiem daudziem ieslodzītajiem, kas tika nošauti turpat pie cietuma žoga. Visos laikos ēka kalpojusi kā virssardzes cietums gan Padomju armijas, gan Latvijas armijas jūras spēkiem. Šeit jūs varat redzēt karceri, uz kuru sienām, starp citu, ir pilnīgi īsti, autentiski sienu skribilējumi no īstiem ieslodzītajiem. Jaunākais skribilējums kā reiz arī ir datēts ar 1997. gadu. Kā var redzēt, daudzās vietās daudzi ieslodzītie bija skribilējuši tās kociņas, lai atzīmētu, cik dienas viņi tur jau sēž. Šeit savukārt jūs varat redzēt ieslūdzīto pratināšanas telpu ar komunisma tēvu Ļeņinu uz sienas. Te es mēģināšu pazvanīt kādu kompartijas biedru. Atbildēs vai neatbildēs? Neatbild, nu labi. Ko darīt? Tāda dzīve. Ar šo lampu laikam visiem ieslūdzītajiem tā klasiskā aina, kad spīdināja sejā. Protams, ka rakstām mašīna protokola rakstīšanā un kur nu vēl neiztikt bez komunistiskās propagandiskās literatūras. Augšā uz skapja ir Ļeņinu pilns sacerējuma krājums. Tas, ko jūs šeit redzat, ir īsti priekšmeti, kas tika atrasti, ko jūs redzēsiet, šīs kameras ventilācijas šahtā, un kā man pateica gids, ka joprojām nav skaidrs, kādā veidā ieslodzītais šos priekšmetus šajā šahtā iebāza. Šādi izskatās numuriņš, kurā es paliku pa nakti. Jā, izskatās, ka līdz Bākai šodien netikšu. Varētu jau tā kā mēģināt pārlikt, bet tas tā kā būtu mazliet bīstami. Šis ir Liepājas ziemeļu mols, kas ir, starp citu, arī garākais mols Latvijā. 1800 metri. Kā man stāsta, liepājnieku ļoti iecienīta vieta, bet jārēķinās ar to, ka normāli var staigāt tikai kaut kur līdz pusē, jo pārējā puse, nu, viena lieta, ka krauja, bet cita puse ir tas, ka viss ceļš ir viss, kā saka, laiks, viļņi, vējš dara savu. Un ko vēl pamanīt, ka tad, kad jūs nākat šeit, te laikam ir kaut kāda, es nezinu, putnu ligzdas kaut kur te tūmā. Un ir putni, kas jums visu laiku gar galvu sāk lidot, tā kā brīdinot, ka klausies vecais, tu tinies prom no šejienes, ja tev te nav ko darīt. Aiziet. Uzbrūk. Kur viņai šeit varētu būt ligzda, ka viņas tik agresīvi uzvedās? Liepājas ziemeļu mols, kurš ir 1800 metrus garš un vairāk kā 7 metrus plats. Ziemeļu mols būvēts 19. gadsimta beigās, un tā celtniecība ilgāk vairāk nekā 2 gadus. Moli kā tādi nodrošina ostas akvatorijas aizsardzību pret vējiem un smilšu sanesumiem. Lai mazinātu viļņu triecienu spēku, šī mola ziemeļu daļā ir izvietoti betona trīrēgi, kurus jūs varat redzēt šeit, varat redzēt Ventspilī, varat redzēt arī Rīgā. Protams, ka ja ir ziemeļu mols, tad būs arī kaut kur dienvidu mols. Dienvidu mola garums savukārt ir vien nedaudz vairāk kā 700 metri, no kuriem tikai aptuveni 200 metri ir ērti staigājami pa līdzenu segumu. Tālāk seko akmeņu krāvumi, pa kuriem pārvietoties varētu būt pasākums asu izjūtu cienītājiem.
Iedomājieties, jūs tā ejat apkārt, visi tādas parastās padomju apbūves, visi tās pazīstams, visi tāds redzēts, un pēkšņi ne no kurienes jūs redzat šo te. Šī ir Svētā Nikolaja pareizticīgo katedrāle. Katru reizi, kad jūs iebraucat kara ostā, vienmēr apbrīnojami tas, cik ļoti viņa izceļās uz visa pārējā fona. Viņa bija celta 1901. gadā, vēl tajā laika Krievijas impērijas laikā, un kad viņu atklāja uz viņas iesvētīšanu, bija pat ieradies uz vietas tā laika Krievijas cars. Pat tad, kad jūs skatāties no augšas viņa katedrāli, ziniet, tā kā jūs esat kaut kādā, pieņemsim, zālē, tur ir visi cilvēki melnos uzvalkos, un kāds sēž tur tādā sarkanā uzvalkā, un jūs atnākat, un jūs uzreiz redzat to cilvēku. Un apmēram ir ar šo katedrāli. Kad jūs arī, kad no tālienes braucat, vai jūs no augšas lidojat, viņa tā izceļās uz tā visa fona, tā padomju, visa tās apbūves fona. PSRS laikā, kas te nav bijis, bet baznīca te gan nav bijusi. PSRS laikā te bija sporta zāle, te bija kinoteātris, te bija izklaides vieta, padomu laika karavīriem. Paskatīsimies, kā tur izstās iekšā, jo, cik es zinu, viņā filmēt iekšā nedrīkst. Principā vispār pareizticīgo baznīcās, es nezinu, ar ko tas saistīts, ir aizliegums filmēt. Viens laikam no tiem izskaidrojumiem to, ka šeit cilvēki nāk pēc garīgā miera un filmēt te nav ko. Bet paskatīsimies, varbūt sanāks kaut ko sarunāt. Kā? Paskatīsimies. Karosta kā pastāvīga pilsētvide radās 19. gadsimta beigās. 1890. gadā pēc Krievijas cara Aleksandra III pavēles uz ziemeļiem no Liepājas pilsētas sākās apjomīga cietokšņa un kara pilsētiņas celtniecība, un sākotnēji to nosauca par imperatora Aleksandra III ostu. Tikai Latvijas valsts neatkarības laikā šo vietu sāka dēvēt par kara ostu. Šī vieta bija pilnīgi autonoma apdzīvota vieta ar savu infrastruktūru, elektrisko spēkstaciju un ūdens apgādi, baznīcu un skolām. PSRS laikā karosta bija slēgta teritorija, kas nebija pieejama parastajiem Liepājas iedzīvotājiem. Starp citu, pirmās zemūdenes Krievijas impērija savā laikā uzbūvēja tieši Liepājas karostā. Ieejot baznīcā pa galveno ieeju, jūs kā reizi varēsiet redzēt īstās fotogrāfijas no šīs baznīcas atklāšanas dienas. Viena no atklāšanas ceremonijas sastāvdaļām bija apiešana baznīcai apkārt ar caru priekšgalā, kur arī redzēt šajās fotogrāfijās. Baznīca projektēta un celta atbilstoši 17. gadsimta Krievijas pareizticīgo baznīcu stilam un centrālo un 4 sānu kupoliem, kas simbolizē Dieva dēlu Kristu ar 4 apustuļiem. Sakoties Pirmajam pasaules karam, daudzus katedrāles priekšmetus evakuēja uz Krieviju, tā skaitā zvanus un ikonas. Palikušo izlaupīja Vācu okupācijas armija. Neuzbāzīgi no ieejas un klusām atļautā dažus kadrus paņemt. Iespaidīgi. Pie tam, kā es lasīju, tas augšējais kupols, kad te taisīja kinoteātri, vai es nezinu, tur kādu koncertu zāli PSRS laikā, lai uzlabotu to akustiku, viņi to augšējo kupolu laikam bija aizbetonējuši. Tālūk. Visiem vec labi zināmā padomju apbūve karostā. Protams, ar Liepājas vēsturisko centru ir milzīgs kontrasts. Tā kā it kā pilnībā divas dažādas pilsētas. Ar citu, dažas padomju ēkas norestaurētas un norenovētas diezgan labi. Piemēram, šo skaties, tas varētu būt mierīgi kaut kāds tāds normāls, parasts jaunais projekts Rīgā. Ja, protams, blakām kaut kas tāds nestāvētu. Uzreiz ticības sajūta pazūd. Pie tam šitā visa padomju apbūve, viņa mijās vēl ar cara laika apbūve ar 1 stāvu, 2 stāvu sarkanā ķieģeļa mājām, kuras arī ir šeit karostā ļoti daudz, kas ir apskatāms. Satiecās uz Liepāju un turismu, šis varētu būt visatpazīstamākais skats, kuru, ja mēs ievadam Googlē, uzreiz kaut kas līdzīgs izmetas ārā. Šie ir tā sauktie Liepājas forti,
kuri jau būvēti bija 19. gadsimta beigās, tā laika Krievijas cara impērijas laikā, jo šeit bija tā sauktais Liepājas cietoksnis. Un, kad viņi uzbūvēja 19. gadsimta beigās, pēc 10 gadiem viņi saprata, ka vispār šis pasākums, ne tikai šie forti, bet vispār tas viss Liepājas cietoksnis, tā bija ļoti liela kļūda. Un tāpēc viņi sāka to visu spridzināt nost. Lielgabals aizveda kaut kur uz Krieviju pārkausēt, bet problēma tāda, ka visu neizdevās uzspridzināt, un to, ko mēs tieši šodien arī redzam, tās ir paliekas no tā, ko viņi nevarēja uzspridzināt. Liepājas ziemeļu fortu drupas, kas ir redzams šodien, ir tikai neliela daļa no fortifikācijas un aizsardzības sistēmas, kas atradās karostā. Šeit ir arī pazemes bunkuri, kas ir veidoti 2 stāvos. Ar Liepājas cietokšņa jeb fortu un karostas kanāla izbūvi iesākās visa karostas militārā kompleksa celtniecība. Cietoksnis tika būvēts no 1893. līdz 1906. gadam, un tas izvietots ne tikai karostā, bet visapkārt Liepājai. Var pateikt, uz bildēm tas viss izskatās mazāks. Kad jūs dzīvē atnākat, tas viss ir ievērojami lielāks. Šīs laikam ir tās baterijas, no kurās stāvēja lielgabali. Laikam. Bet varbūt arī, ka nē. Grafiti, kur nu bez tā. Tā. Pat nevar saprast, vai. Vispār jāsaka, ka te vispār diezgan bīstam ir. Jābūt ir ļoti uzmanīgam, lai kaut kur neiekrist. Bet skats ir interesants. Tā, nu laikam, jautājums, vai viņa varēja būt šeit? Varbūt arī, ka varēja. Varbūt viņš tur stāvēja un no turienes viņš šāva uz jūru. Potenciāli varbūt tāda bija ideja. Lai varbūt viņš bija apakšā jāaiziet apakšā apskatīties. Ja jūs šeit atbraucat, esat tiešām ļoti uzmanīgi. Jo tas, kas bija rakstīts internetā, ka vispār zem šīm būvēm ir ne tas, ka nedrīkst, bet vispār aizliegts. Nu, paskatīsimies, cik mēs tuvu varam pieiet un apstīties, kas tur bija. Zāles, nezāles. Nu, kā var secināt, cilvēki šeit nāk. Laikam šeit, iespējams šeit bija tas lielgabals. Viņš bija skatu uz jūru. Kaut kā tā. Liepājas jūras kara ostas bāzē bija paredzēts 140 karakuģi un 30 zemūdens. Vēlreiz atkārtošos, apmeklējot fortus ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Viens nepareizs solis un labākajā gadījumā var aizbraukt no šejienes ar salauztām kājām. Vienu nedodiet mums. Liepājas tramvaja līnija ir vecākā elektriskā tramvaja līnija visā Baltijā. Pirmo reizi viņa bija atklāta 1899. gadā. Pie tām atšķirībā no Rīgas un Daugavpils, kurā sliežu platums ir 1,5 metri. Liepājā sliežu platums ir aptuveni metrs. Šobrīd darbojās tikai viena līnija, garums 15 km un 36 pieturas. Pie vadītāji biļeti maksā €50. Liepājas tramvajs tiek dēvēts par zaļāko un ātrāko tramvaju Latvijā. Liepājā tramvajs bieži pārvietojas pa sliedēm, kas noklāts starp zāli, kas samazina putekļus un troksni. Kad atklāja Liepājas tramvaja līniju 1899. gada 14. septembrī, tramvajs sāka tajā laikā kursēt ar ātrumu 15 km/h. Pirmajās stundās Liepājas iedzīvotāji varēja tramvajā vizināties bez maksas.
Neliela detaļa, ka tika būvēta tramvaja līnija, arī tajā laikā šādi projekti, diemžēl, neiztika bez korupcijas skandāliem. Uz šīs lieliskās nots es nobeidzu savus iespaidus par Liepāju. Tās vietas, kuras pabiju, nav pat puse no tā, ko var apskatīt Liepājā. Paldies, to, ka skatījāties. Man ir viss.